Ir 2024. gada jūlijas, skaista vasara, un esam nonākuši līdz vienai no projekta robežai, un, kā redzam, ir izbūvēts jau pārvads. Tas, ko mēs šobrīd redzam šeit pašam pārvadam, tad tas nav gala izskats. Te vēl būs dažas arhitektoniskas detaļas, gan nosedzot šīs notekcaurules lietas drenāžai, gan pa augšu ies arī arhitektoniskas drošības margas tiem dzelzceļa strādniekiem, kas varēs pārvietoties visā projekta garumā. Tad šobrīd mēs stāvam uz Lāčplēša ielas pārvadu. Šeit būs 3 sliežu ceļi, un šeit ir platforma, no kuras varēs apkalpot šos te vilcienus. Faktiski uzsākot ceļu jau stācijas un Daugavas virzienā, šobrīd mēs varam ar kājām aiziet no Lāčplēša ielas līdz pat Daugavai, faktiski pa šo te sliežu līmeni. Tad arī Dzirnavu iela ir pārvērtusies, vismaz šis te krustojums starp Dzirnavu, Vilhelmu Purvīšu un Abrenes ielu. Mēs esam pārbūvējuši pašu krustojumu, izbūvējuši ietves. Nu jau esam tuvāk stacijai, bet vēl neesam stacijā. Teiksim, līdz šeit iet pagaidu platformas, pagaidu vilcienu apkalpošanai. Šobrīd, kā redzam, viss ir izbūvēts. Tā problēma ir tāda, ka šobrīd Eiropas Savienība ir izdalījusi finansējumu gan dzelzceļam, sliežu darbiem, kontaktīkliem, signalizācijai, iepratim stacijas pabeigšanai nepieciešamie darbi, tā skaitā jumts, iekšdarbi, pasažieru informācijas sistēmas. Tām nauda šobrīd nav piešķirta. Kopš 2023. gada marta Emīlijas Beņamiņas tolaik Gogoļa iela bija slēgta privātiem transportam. Nu jau esam pabeiguši ielu darbus, un šī satiksme var atgriezties. Atkal stāsts par to, ka varbūt šeit mēs neredzam galīgi pabeigtu ietvi, bet tas ir atkal labiekārtojums. Līdzīgi kā visā projektā, mēs esam pabeiguši visas struktūrālās konstrukcijas dienvidu daļā. Tā skatā šo te jauno gājēju tiltu pār Rīgas kanālu, dzelzceļa tiltu pār Rīgas kanālu un šis Titanika laukums. Mēs esam, ka Rīga savā integrācijas projektā ir savadusi kārtībā pašu krastu, kas bija viņu zonā. Autoostā faktiski visi rekonstrukcijas darbi ir pabeigti, ir pārvads izbūvēts, piestātnes autobusiem izbūvēti. Šeit jau mēs redzam pirmo vertikālo konstrukciju jaunajām tiltām pār Daugavu, pirmais balsts. Nākamie soļi ir jau laiduma izbūve. Protams, mēs vēl arī izbūvēsim vertikālo balstu Daugavā, pabeigsim un, kā jau mēs redzējām, drīz jau betonēsim atbalstu galsienu. Un tad paliek laidums pāri ar ģenerāli atzīti Krasnolai. Tam finansējums ir arī puslaidumam tātad Daugavā iekšā. Nu ko, esam tikuši līdz pirmā balsta Daugavai būvlaukumam. Tas, ko mēs no augšas varam redzēt, te ir 11 metru garas riepsienas, iedziļināts 10 metru dziļi Daugavā, zem Daugavas grunts līmeņa. Teiksim, tur ir 2 metru biezs betonu, nosauksim to par pīrāgu vai spilvenu, kas nodrošina to, ka konstrukcija ir stabila un sasniedz Daugavas dibenu. Uz tās savukārt mēs esam uzsēdinājuši projektētajā augstumā paša tilta balsta konstrukciju, režģogu. Šajā vietā Daugavā ir ļoti mainīgs dziļums, jo, teiksim, mēs hidroloģiskos visādus pētījumus veicot gan ar ūdenslīdējiem, gan ar moderniem skanēšanas līdzekļiem. Tad tikai kuģojumā laidumā šeit ir apmēram 10 metri pārējos visos laidumos šeit veco dzelzceļa tiltu. Šeit ir dažādas atliekas gan no kara laikā sagrautā tilta konstrukcijām, gan no straumei skalota kaut kāda materiāla, kas ir aizķērusies šiem būvgražiem. Tas viss šeit veido tādu neviendabīgu masu, kas Daugavu padara saklātu.